Labāko restorānu kafija Black Professional piedāvā. Vienmēr kādam ir tieši pretējs viedoklis nekā tev. Kam taisnība? Viedokļi mēdz būt tik dažādi, bet mēs jums parādīsim abas puses. Domāsim kopā. Kam taisnība, lemsiet jūs. Raidījums Kam taisnība. Labvakar, šis ir raidījums Kam taisnība. Un šovakar tēma ne no vieglajām. Visi zina, ka narkomānija tas ir slikti. Kokaīns, heroīns, amfetamīns, tas viss saīsina dzīvi. Var maksāt arī brīvību un tā tālāk un tā joprojām. Tomēr mīts par to, ka zālīte ir vieglāka un ka no viņas jau nekā nav. Joprojām ir mīts. Daudz to dara, daudz nedara. Jā, varbūt tās īsti nemaz nav narkotikas. Varbūt tas nav narkotikas. Varbūt tiešām pastāv tādas vieglās narkotikas un ļoti iespējams, ka... Veselīgās un mazāk veselīgas. Jā, un varbūt, ka Rīgai un Latvijai jākļūst par nākamo Amsterdamu, teiksim tā. Varbūt, ka mums marihuāna kā kaņepes izstrādājums ir jālegalizē. Šodienas tēma – vai legalizēt marihuānu? Atbalstītāji pret noliedzējiem. Kam taisnība? Marihuāna ir narkotisks preparāts, ko gatavo no izžāvētām kaņepju, lapām, kātiem un ziediem. Tā ir viena no visplašāk lietotajām narkotikām. Lietojot marihuānu, rodas eiforija, miegainība, izmainās skaņa, krāsa, garšas uztvere un rodas laika izjūtas traucējumi. Dažkārt rodas arī pastiprināta baiļu sajūta, taču paškontrole gandrīz vienmēr saglabājas. Gandrīz visās pasaules valstīs marihuāna ir aizliegta ar likumu. Pazīstamākais izņēmums ir Nīderlande, kur atļauta neliela marihuānas daudzuma izaudzēšana vai iegāde personiskām vajadzībām. Latvijā marihuānas izgatavošana, izplatīšana un lietošana arī ir pretlikumīga. Tā sauktās zālītes legalizēšanas atbalstītāji uzsver, ka iespēja Latvijā brīvi iegādāties un smēķēt marihuānu piesaistītu turistu uzmanību, un tā valsts varētu krietni nopelnīt. Turklāt zālītes turisti nebūtu neradītu lielākas nekārtības, kā šobrīd ar visnotaļ nepiedienīgo uzvedību jau slavenie britu turisti. Vai legalizēt marihuānu? Atbalstītāji pret noliedzējiem. Diāna un Gustavs arī par un pret. Kam taisnība? Es domāju, uzreiz pat taisnīgi jājautā, vai esi pamēģinājis? Es esmu kādreiz ļoti sen, pirms gadiem 10, 15, tagad es droši vien vēl vairāk, es esmu mēģinājis un atklāt sakot, pilnīgi bez īpašiem rezultātiem, tā varētu teikt. Jurģis Liepnieks, 38 gadi, sabiedrisko attiecību konsultants, hobijs, filozofija, moto. Neatzīst moto, jo dzīvi nevar iespiest vienā moto. Es arī ļoti skaidri zinu, kas attiecās, teiksim, uz mani pašu, jo es varu ne tikai varu mierīgi bez tā visa iztikt, ja? Man tas nav vajadzīgs un nav ārkārtīgi interesanti. Tagad tas nav stāsts par manīm, ja? Stāsts ir par to... Bet kas kalpoja par iemeslu šiem visiem izteikumiem? Iemesls slēpjās tur, ka tā ir diskusija, kas tieši šobrīd pēdējos, teiksim, pāris gadus ir ārkārtīgi aktīva Amerikas Savienotās valstīs, jo īpaši. Ja? Un pēdējos gadus arī Eiropa ir šai diskusijai pievienojusies, un šīs diskusijas rezultāti ir tādi, ka faktiski visa tā civilizētā pasaule, ja tā varētu teikt, spēr tādas vai citādas soļus dekriminalizācijas un legalizācijas virzienā. Ja? Amerikā tās formas ir dažādas. Ja, teiksim, amerikāņi 15 štatos ir atļāvuši tā saukto medicīnisko marihuānu, ko tirgo speciālos tā kā aptiekās, tādos marihuānas veikalos, kur tiek pārdotas uz citu recepti. Jūs aiziet pie savu ģimenes ārstu, ģimenes ārstam sakat, tā kaut kā tā, un faktiski tā marihuānas aprite ļoti ir ļoti plaša, ja teiksim, šādā formā. Bet Amerikā ir vēl tālāk, ja teiksim, Kalifornijā novembrī būs referendums par pilnīgu legalizāciju. Tās socioloģiskās aptaujas šobrīd rāda, ja, ka vairāk kā puse atbalsta, ka izskatās, ka referendums būs pozitīvs. Tas, protams, būs tāda liela vēsturiska. Tie varbūt ir pīpētāji, kas piedalās sociālās aptaujās. Kur marihuānas atkarība ir hierarhijā salīdzinot ar citām narkotiskajām vielām? Kas tā vispār ir par vielu un kāpēc viņa ir nelegāla? Blakus alkoholam, kur var brīvi iet nopirkt veikalā? Mums arī ir pienācis laiks kļūt civilizētākiem, kā amerikāņiem.
Nu, pirmām kārtām to, vai tā ir narkotika vai nav, nosaka likums. Un tā ir Vispasaules veselības organizācijas saraksts, kur marihuāna ir pirmajā sarakstā. Ja? Guntars Osis, 56 gadi, narkologs. Hobijs, dārzkopība, moto – skaisti dzīvot atlikušo mūžu. Pēc, ka nevar izkontrolēt? Tāpēc, ka viņa ir bīstama, veselībai bīstama un rada atkarību. Tas ir galvenais. Jā, bet nikotīns neskaitās narkotika. Varbūt marihuānai nepaveicies nonākt šajā sarakstā, tāpēc, ka nav ražotāji pietiekami spēcīgi. Grūti pateikt. Bet jūs ikdiena ir marihuāna, varētu teikt. Vai jūs pats arī tā kā lietojat? Kā jūs varat ārstēt no lietas, kur jūs nepazīstat tik tuvu? Kāpēc jūs domājat, ka obligāti jāpapīpē? Es nezinu, tāpēc man ir jautājums. Tātad, ja es strādāju ar opiātu atkarīgiem, tad man noteikti jābūt opiātu narkomānam, man nav jābūt opiātu narkomānam. Moša kungam, protams, ir pilnīgi taisnība tajā, ka tieši tā marihuānas status ir likumā noteikts. Vēl vairāk, ne tikai valstu likumdošanā tiek regulēts, bet ir bēdīgi slavena ANO konvencija, kas nosaka šo nepieciešamību kriminalizēt marihuānas izplatību. Teiksim, es tomēr mūsu apstākļos bišķīt nodalīt alkoholu no marihuānas. Ja? Mēs tomēr esam alkohola nācija ilgus gadus. Ja? Mums ir dzirdījuši cari, baroni, ja? Un visi. Un pēc tam komunisti arī slēptā veidā atbalstīja. Mēs baudītāji, bet nesam tādi kārtīgi dzērā. Nu jā, principā mēs varētu teikt, ka mēs esam nācija, kas ir ģenētiski predisponēta uz alkohola atkarību, varētu teikt tā, ja? Atšķirībā no tām kultūrām, austrumu kultūrām, kur atkal, teiksim, marihuāna ir vairāk, teiksim, negluži ģenētiski, bet viņi to ir pieņemt lietošanā, ja? Ilgstoši lieto, ja? Mums viņi vienkārši nebija pieejami. Narkotiku lietošana satrauc visas valstis. Eiropā to cilvēku skaits, kuri marihuānu lieto ikdienā, mērams miljonos. Ir aptuveni 70 miljoni iedzīvotāji, kas ir lietojuši vai regulāri vai pāris reizes ir lietojuši marihuānu. Un to skaitā no šiem 70 miljoniem aptuveni 3 līdz 4% vidēji ir tie, kas lieto regulāri dienā. Latvijā arī pētījumos ir noskaidroti šāda veida cipari, un pēdējais pētījums ir veikts 2007. gadā pētījums par narkotiku izplatību iedzīvotāju vidū, un tur mēs esam aptuveni 2% no Latvijas iedzīvotājiem regulāri lieto marihuānu. Latvijas iedzīvotāji pārsvarā neatbalsta ideju par marihuānas legalizāciju, taču ar laiku kļūst mazliet pielaidīgāki. 2003. gadā noliedzoša attieksme bijusi 70%, 2007. gadā 62% aptaujāto. Turklāt, kamēr citās valstīs situācijas stabilizējas, Latvijā regulāro marihuānas smēķētāju skaits pieaug. Latvijā šī situācija, to mēs redzam pēc Eiropas skolēnu pētījuma, kas 7. gadā, kad ne daudz, bet nedaudz paaugstinās šo regulāro lietotāju skaits arī skolēnu vidū. Un vēl Latvijā arī mēs redzam pēc reģistra datiem, kurās tiek reģistrēti narkoloģiskie slimnieki, mēs redzam, ka pieauga nedaudz marihuānas atkarība pēdējo gadu laikā. Vai legalizēt marihuānu? Atbalstītāji pret noliedzējiem. Diāna un Gustavs arī par un pret. Kam taisnība? Daļai legalizācija, minimāla legalizācija, kontrolēta legalizācija, uz skaitu, pietuvinātie imperatoram. Tātad nav argumentu, lai regulācija būtu savādāk kā alkoholam vai cigaretēm. Bet varbūt tieši otrādi alkohols un cigaretes būtu jāiekļauj šajā bēdīgajā sarakstā. Es negribētu dzīvot tādā sabiedrībā, kur viss ir iekļauts kaut kādā nenormālā sarakstā un neko vairs. Cilvēki ir pieauguši. Būs uz receptēm, ja? Un jūs saprotat, tas, protams, ka ir kaut kā regulācija jau palīdz. Regulācija palīdz, lai, piemēram, netiek pārdots bērniem, ja? Lai ir kaut kāds vecuma ierobežojumi, ja? Lai varbūt ir kaut kādi, lai pašvaldība var kaut kā organizēt to darbu un tā. Regulācijas un legalizācija jau vienmēr palīdz kaut kādu lietu regulēt, ja? Un kaut kādu lietu saprātīgi vadīt, ja? Un, protams, ka būs varbūt cilvēki arī, kas izmantos ļaunprātīgi to un varbūt nodarīs sev kādu kaitējumu, tāpat kā ir cilvēki, kas nodara sev kaitējumu,
lietojot alkoholu, ja pērkot motociklus. Mēs nevaram, nav pareizi valstī regulēt visas cilvēka dzīves jomas ar domu, ka viņš pastāv teorētiski varbūtība, ka šis cilvēks var sev nodarīt pāri, izmantojot šo. Jūs esat sēdējis komisijās, kad cilvēkiem ir atņemts tiesības par braukšanu reibumā, un tur dažādas jautājumas uzdod, un tur ir diezgan, es saku, jums teiksim, tas bargais skatiens, ja, brīžiem jūs teiksim, zināt, kurā brīdī jūs esat daudz visu kaut ko dzirdējuši. Vai mūsu sabiedrībā sociālais briedums ir kaut necik tuvu tam, par ko Jurģis saka, ka mēs varētu vispār skatīties tajā virzienā, ka mēs ar kaut kādu regulāciju šajā ziņā par marihuānu vispār varam runāt? Nē, ka vēl nav. Ka mūsu jaunieši viņi tendētu visu, droši vien, ka visā pasaulē, bet mums jau, kā saka, sevišķi tā paudze, kas auga 90. gados, viņi bija tā kā no ķēdes noraušies. Viņiem visiem gribējās visu pamēģināt. Ja? Un es jums varu teikt vienu. Es patreiz rakstu doktora disertāciju. Es strādāju, bet aiz 15 gadus biju narkomānu nodaļas vadītājs. Ja? Un es lasīju visādus komentārus par to, ja, ka tas maldīgais pieņēmums, ka marihuānas lietotāji pāriet uz stiprajām narkotikām, ja, ka tas nav pareizi. Ja. Es jums varu pateikt no savas prakses, man ir pietiekami liela praksa un pietiekami daudz ir bijuši pacienti, ja, viņi ir tūkstošos. Ziniet, 95–99% ir sākuši ar marihuānu. Vai legalizēt marihuānu. Atbalstītāji pret noliedzējiem. Diāna un Gustavs arī par un pret. Kam taisnība? Labāko restorānu kafija Black Professional piedāvā.